ir laiks vienam study case'am. Vienai gadījuma izpētēji tepat Āgenskalnā, kur būvniekam, kaut kas misējās. No ļoti skaista māja, viņai nav vēl gads, viņa tiek būvēta, drīz pabeigsies. Sākotnēji likās, ka tā problēma ir tikai no ārpuses jumtā, nav ventilācijas šķirkārta, nav vējkasts, uztaisīts, mēģināts ar restītiem kaut kas labots, bet tad nedaudz ielūkojamies iekšpusē. Ejam pēc kārtas un skatāmies, kā tad tas tagad izskatās. Kur ir piemērs par pagājušajā novembrī uzlikts jumts, esam tagad te vienā vietā ļoti labs piemērs priekš inženieriem, kad māja ir siltināta ar siltumizolācijas materiālu, no ārpuses ir kokšķiedri, un kokšķiedrē pa virs ir uzlikta antikondensāta plēva. Un neatstājot ne gaisa spraugu, neko, un, protams, ka ir pelējums. Brīnišķīgi māja tepat Āgenskalna sirdī, bet bez ventilācijas šķirkārtas, vēja kastēs, vismaz ir ielikts restītes, bet antikondensāta plēva ir pie pašas kokšķiedras, un tas ir rezultējies pelējumā.